Mānīgais prieks, aploksņu alga. Jānis strādā par menedžeri uzņēmumā Izvēle. Uzņēmuma īpašnieks lielāko daļu no darbinieku nopelnītās algas tiem izmaksā aploksnēs. Jānis negrib zaudēt menedžera darbu, tāpēc neiebilst pret īpašnieka pieeju algu izmaksā. Nauda paliek nauda. Brīvajā laikā Jānim patīk makšķerēt, un viņš ir iecerējis nopirkt nelielu īpašumu pie ezera. Lai īstenotu sapni, viņš vēlas ņemt kredītu bankā, tādēļ banka ar Jāņa atļauju veic viņa datu apstrādi. Jāņa sapnis pārplīst kā ziepju burbulis. Viņa legālie ienākumi ir pārāk mazi, lai banka kredītu piešķirtu. Liene ir viesmīle. Viņa ir jauna meitene un nekad neuztraucas par to, kā tiek izmaksāta alga. Ja naudu saņem, tad taču viss ir kārtībā. Liena jūtas ļoti laimīga, jo gaida bērniņu. Tomēr trīsprieku par mazuļa nākšanu pasaulē aptumšo nelielais maternitātes pabalsts. Liena nesaprot, kāpēc tā. Alga bija normāla. Meitene uzzina, ka sociālās iemaksas, no kurām tiek aprēķināts maternitātes un vēlāk arī vecāku pabalsts, par viņu ir veiktas tikai no minimālās algas, un situāciju vairs nevar labot. Juris ir noliktavas strādnieks. Viņš labprāt saņem algu aploksnē, jo tā var nerādīt savus patiesos ienākumus un izvairīties no uzturlīdzekļu maksāšanas. Brīvdienās Juris dodas slēpot un neveiksmīgi nokrīt. Laustās kājas dēļ Juris ilgstoši nevar strādāt. Viņš iekuļas parādos, jo slimības laikā jāiztiek ar ļoti mazu slimības pabalstu. Tāpēc ir spiests naudu aizņemties no draugiem un nebanku aizdevējiem. Pavāre Agate ir apzinīga kundze labākajos gados, kura nekad nav neinteresējusies, nesūkstījusies par to, kā darba devēji izmaksā algu. Viņa domā, ka tiek atzinīgi novērtēta, jo zina, ka nopelna vairāk nekā citi kolēģi. Šogad Agate dodas pensijā. Saņemot pensionāra apliecību, Agate uzzina savas ikmēneša pensijas apmēru un ir šokā. Izrādās, ka veicot minimālās sociālās iemaksas, arī vecuma pensijas apmērs ir neliels. Viņa vēlētos beidzot paceļot un auklēt mazbērnus, taču ierastais ienākumu līmenis strauji sarūk, un Agate ir spiesta turpināt strādāt. Vai esi aizdomājies? Aploksņu algas būtiski ietekmē nevien tavu, bet arī ikviena cilvēka dzīves labbūtību. Saņemot aploksņu algu, tu zāģē zaru, uz kura pats sēdi. Aploksņu algas ir uzņēmuma apritē esoši nelegālie naudas līdzekļi, un darba algas izmaksa aploksnē ir likumpārkāpums. No aploksņu algas netiek maksāti nodokļi, kas veido sociālās iemaksas un sniedz tev sociālo aizsardzību saslimšanas un invaliditātes gadījumā, veidot tavas pensijas uzkrājumu nākotnē, atbalsta tavu ģimeni, kamēr aug bērni. Ņem vērā! Tev nav jāpiekrīt darba algas izmaksai aploksnē. Tev ir tiesības iebilst un prasīt izmaksāt darba līgumā minēto atalgojumu, kā arī mēnesi saņemt algas lapiņu, kurā norādīta izmaksātā darba samaksa un par tevi samaksātie nodokļi. Valsts ieņēmumu dienests veic kontroles pasākumus, kuros tiek konstatēts, ka uzņēmumam ir nedeklarēti ienākumi un tiek izmaksātas aploksņu algas. Kuru un par ko sodīs? Krimināla likuma 217.1. pants darba samaksas noteikumu pārkāpšana paredz, ka par grāmatvedības uzskaitē neuzrādītas darba samaksas izmaksāšanu, ja tas izdarīts ievērojamā apmērā, soda ar brīvības atņemšanu uz laiku līdz 2 gadiem, vai ar īslaicīgu brīvības atņemšanu, vai ar sabiedrisko darbu, vai ar naudas sodu, atņemot tiesības uz noteiktu vai visu veidu komercdarbību, vai uz noteiktu nodarbošanos, vai tiesības ieņemt noteiktu amatu uz laiku līdz 3 gadiem. Pret darbiniekiem, kas piekrīt saņemt algu aploksnē un to noklusē, likums nevēršas. Tomēr nelegālu naudas līdzekļu saņemšana agrāk vai vēlāk skars personas sociālās aizsardzības iegūšanas iespējas, valsts pabalstu un pensiju izpratnē. Tāpat būs liegts izmantot labvēlīgākus kreditēšanas pakalpojumus. Ja tavā uzņēmumā tiek izmaksātas aploksņu algas, neesi vienaldzīgs, neklusē.
Fiksē pierādījumus un ziņo valsts ieņēmuma dienestam, rakstot uz e-pasta adresi pārkāpumi@vid.gov.lv. Animācija veidota sadarbībā ar valsts ieņēmumu dienestu.